Ko tas nozīmē? Ieklausīties sevi. Parunāsim šoreiz par emocijām. Pievērs uzmanību savām emocijām. Tā ir zemapziņas valoda. Tavs prāts gribēs tās vērtēt, bet pamēģini tā, vienkārši konstatēt. It kā no malas, it kā tās nebūtu tavas. Kādas emocijas ir tevī šajā konkrētajā brīdī? Varbūt satraukums, varbūt dusmas, prieks, laime, vienaldzība, skumjas, mīlestība, aizvainojums, nedrošība. Vienkārši konstatē, bez pozitīvā vai negatīvā vērtējuma. Dabā nav nekā lieka, arī visa mūsu emociju skala ir vajadzīga. Pievēršot uzmanību savām konkrētā brīža emocijām, bet tās nevērtējot, mēs sākam iepazīt sevi. Mēs sākam akceptēt visas savas emocijas, necenšoties no tām atbrīvoties vai tās noliegt. Tie ir pirmie soļi sevis iemīlēšanā. Bet ko tagad darīt ar šīm konstatētajām emocijām? Neko. Tās ir daļa no tevis, kā rokas un kājas, galva un vēders, ausis, sirds, plaušas. Ar tām nekas nav jādara. Emocijas drīkst vienkārši būt. Tu drīksti just laimi un prieku, bēdas un bailes, baudu un dusmas, sajūsmu, satraukumu. Lai kādas emocijas arī nespēlētu konkrētajā brīdī pirmo violi tavā emociju orķestrī, vienīgais, kas tavam prātam ir jāiemācās – diriģēt, jeb prast uzvesties adekvāti. Tava prāta galvenais uzdevums ir nevis vērtēt tavas emocijas un iedalīt tās labajās vai sliktajās, bet gan spēt kontrolēt tavu uzvedību, lai tu dusmās, piemēram, nepāršķeltu kādam galvu, vai dziļās bēdās nemestos zem vilciena, vai aiz lielas laimes loterijā vinnēto miljonu vienkārši nenotriec azartspēlēs. Tiklīdz tu savu prātu trenē, nevis vērtēt, bet tikai pamanīt savas emocijas, tu sāc iegūt emocionālo brīvību. Tu atļauj sevi būt visām krāsām un nenosoda sevi vairs par to, bet pieņemot savu unikalitāti, tu sāc sevi iemīlēt. Saglabā, laiko, komentē un dalies, ja tev šis video liekas noderīgs. Lasi visu sīkāk par Silent Subliminal subliminal.lv mājaslapā.